Mēs visi esam saskārušies ar kaļķakmens nogulsnēm, jeb katlakmeni mājsaimniecības iekārtās. Taču vai jūs zināt, kā tieši katlakmens veidojas? Ūdens satur dažādas minerālvielas, piemēram magniju, kalciju, nātriju un daudzus citus. Caurulēs plūstošajā ūdenī esošie kalcija un oglekļa joni, nonākot saskarē ar siltelementiem, kristalizējas. Jo lielāks kalcija saturs ūdenī, jo vairāk tas veicina kalcija karbonāta kristalizāciju, jeb katlakmens veidošanos. Šo kristālu uzkrāšanās var nopietni apdraudēt cauruļvadu un sadzīves tehnikas stāvokli un tehniskās īpašības. Kāds ir risinājums, lai novērstu šo problēmu? Praksē ir pazīstams un plaši tiek pielietots ūdens mīkstinātājs, kas darbojas šādi. Ūdens nonāk kontaktā ar jonu apmaiņas sveķiem, kas lādēti ar nātrija joniem. Sveķi aiztur ūdenī esošos kalcija jonus, vienlaikus atbrīvojot nātrija jonus, notiek jonu apmaiņa. Šādā veidā uzkrātais kalcijs vairs nevar veidot kalcija karbonātu. Tomēr no otras puses strauji tiek paaugstināts nātrija saturs ūdenī, kas nonāk ūdens padeves un kanalizācijas cauruļvados. Turklāt iepriekš minētajai ūdens mīkstināšanas iekārtai nepieciešama regulāra apkope, jo pastāvīgi jāpārbauda sāls līmenis un jāuzpilda sāls tvertne. Sāls veicina koroziju, tādēļ vairs nevis katlakmens, bet sāls kļūst par cēloni aprīkojumu bojājumiem. Šo iemeslu dēļ ūdens attīrīšanas inženieri izstrādājuši jaunākās paaudzes sistēmu, kas efektīvi un ar minimālām eksploatācijas izmaksām nodrošina problēmas risinājumu. Starp citiem tirgū pieejamiem ūdens mīkstināšanas risinājumiem, Dropzone iekārtas izceļas ar inovatīvu koncepciju un īpaši augstu efektivitāti. Dropzone ir jaunāko zinātnisko atklājumu rezultāts. Kur ir kaļķakmens nogulšņu un katlakmens veidošanās galvenā problēma? Tajā, ka katlakmens veidojas visur. Dropzone novērš katlakmens veidošanos. Turklāt iekārtai nepieciešama pastāvīga apkope. Tā nepiesārņo apkārtējo vidi. Iekārta var tikt izmantot, lai sagatavotu gan dzeramo, gan augu laistīšanai nepieciešamo ūdeni. Kāds ir Dropzone darbības princips? Pirmkārt, Dropzone virpuļu efekta ietekmē tiek ievērojami paaugstināta ienākošās ūdens plūsmas turbulence. Tajā pašā laikā elektroniskais modulis nodrošina vairāk zonu magnētiskā lauka ģeneratoru vadību. Ar noteiktu frekvenci magnētiskā iedarbība tiek vērsta tieši uz turbulento ūdens plūsmu. Virpuļa kinētiskās enerģijas un magnētiskās iedarbības apkopojums rada kalcija un oglekļa jonu savstarpēju kristalizāciju pirms to nonākšanas ūdens patēriņa ierīcēm. Dropzone pretkaļķa iekārtai ir divi efekti. Profilaktiskais efekts. Radītie kaļķa mikrokristāli ir viendabīgi, tiem ir struktūra, kas nerada apaugumu veidošanos. Tie nepaliek cauruļvados, jo kristalizācija vairs nenotiek. Mikrokristāli plūst cauri ierīcēm, nepieķeroties cauruļvadu vai iekārtu virsmām. Tie kopā ar ūdeni izplūst no patēriņa iekārtas. Dropzone iekārtām ir arī atjaunojošs efekts. Ūdenim, kas apstrādāts ar Dropzone, piemīt lietus ūdenim analogas īpašības. Tas atbrīvo ar katlakmeni apaugušus elementus, pakāpeniski šķīdinot kaļķakmens nogulsnes dabīgā ūdens erozijas procesā. Vienkārša Dropzone uzstādīšana uz ēkas vai dzīvokļa ūdens ievada nodrošinās visu cauruļvadu un iekārtu automātisku un nepārtrauktu attīrīšanos. Dropzone ir nākotnes risinājums, lai novērstu kaļķakmens veidošanos. Efektīvs, ekonomisks, Dropzone paildzinās jūsu iekārtu darba mūžu. Dropzone ir izmaksu ziņā ekonomisks, tam nav nepieciešama apkope vai periodiska regulācija. Tas palīdz taupīt elektrību, jo jūsu iekārtas būs labākajā stāvoklī. Ūdens sagatavošana ar Dropzone ir ekoloģiska, jo saglabā ūdens dabisko sastāvu. Apstrādātais ūdens droši lietojams gan cilvēku un dzīvnieku uzturā, gan augu laistīšanai. Dropzone nepiesārņo gaisu un nerada kaitīgus blakus produktus. Atzīts, apstiprināts un veiksmīgi pielietots jebkurā ar katlakmens problēmām saistītā jomā, Dropzone ir ideāls risinājums, lai novērstu kaļķakmens nogulšņu veidošanos.